Streičakungs, tas jūs tā kā jubilejas gods. Jā. Kāda ir te sajūta, ka šudiņa... Sajūta kā darbā, jau es saku tādu. Ilgos atvadis no dzēvis, dēļ liela tik jubileja vairāk būs pēdējā. Darbs. Es jūtu, ka es esmu iemesls daudziem labiem pasaukumiem. Tagad pat tos meistarklasa lekcijas. Reiz, ka tā darba pīte. Lai saprast, par ko runa, redziet, mēs tagad sazināmies vārda palīdzību. Un bez tā jau nevaram vairāk dzīvot. Vārda varēja pārņēmusi mums visu pasauli. Bet ir arī cita valoda, vissanākā, vispamatīgākā, tā ir līta valoda. Cik bīži sanāk tā, ka šodien ite Reigā Pendet Peles kinoteātri uzastot tādas auditorijas priekšā? Man vienā laidā tas man vienā laidā. Te visu dzīvi jau pieredz pie to. Pat aizgojusi tik to, ka es aizēju kaut kur īrauga, man jau būtu gotam, ka vajadzēs runāt. Tā, ka tas man ir darba līte, kā darba uzvalks, man runošana. Jebkurā vītā tagad, kā īrauga mani, tā lūdzu vārdu dot. Cienu un mīlot, un bez tevis nevarot iztikt. Man dzimšanas diena 28. septembrī. Bet par cik paziņoja Streiča godu. Tu dzirdi daudzi kaut kur lūdzu, jobrauc, jorunoja. Tā kā es saku, es esmu iemesls daudziem labiem pasaukumiem, daudziem notikumiem. Es kā tāds darba cilvēks.